Biedrība Daugavpils Lietišķo sieviešu klubs Olīvija un Daugavpils novada sociālais dienests aicina atbalstīt labdarības akciju Brīnumi Ziemassvētkos un ziedot dāvanas novada trūcīgo ģimeņu bērniem un auģu bērniem. Sekojot pagājušajā gadā veiksmīgi notikušajai akcijai, kuras laikā tika saziedotas 136 kastes ar pārtikas produktiem, saldumiem, rotaļlietām, apģērbu un citām ikdienas dzīvē svarīgām lietām, šogad akciju tika izlemts turpināt. No 8. līdz 14. decembrim akcija notiek 9 lielākajos Daugavpils tirdzniecības centros, katru dienu no 12. līdz 7. vakarā. Mūsu pilsētnieku un pilsētas viesu aktivitāte bija ļoti liela. Mēs pateicāmies par to mūsu pircējiem, mūsu iedzīvotājiem un viesiem, ka viņi nav vienaldzīgi pret mūsu daudzbērnu ģimenēm, lai katrs bērniņš varētu saņemt vismaz nelielu dāvanu Ziemassvētkos. Arī šogad akcijā kā brīvprātīgi iesaistījušies novada sociālie darbinieki un pilsētas skolu audzēkņi. Mēs ceram, ka brīvprātīga kustība Latvijā tomēr turpināsies, īpaši mūsu pilsēta. Tas ir ļoti svarīgi, jo mums ļoti daudz trūcīgu ģimeņu un nabadzīgo bērnu, un mēs ceram, ka brīvprātīgais darbs palīdzēs viņam ieraudzīt Ziemassvētkus vismaz ar nelielu suvenīru vai dāvaniņu. Ziedot jūs varat lielveikalā Rīmī, Cietokšņa ielā 70, Cietokšņa ielā 60 un 18. novembra ielā 136, lielveikalā Maksima, Cietokšņa ielā 60 un Arhitektu ielā 3, kā arī veikalā Mego, Tirdzniecības parkā Solo, Viestura ielā 60, Aveņu ielā 26 un Raipoles ielā 11a. Katram pircējam, katram iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties šajā akcijā. Kas ir nepieciešams? Nopirkt kaut kādu preci, tas varētu būt gan rotaļlieta, gan saldumi, gan cepumi, gan drēbes vai apavi. Pārtika arī varētu būt. Un samaksāt šo preci, iegādāties to preci un atstāt ratiņos apzīmētas ar dzelteno lenti. Tas būs jūsu ieguldījums brīvprātīgu akcijā. Daļa no ziedojumiem nonāks auģu ģimeņu bērnu rokās jau 18. decembra pasākumā. Savukārt pārējās dāvanas ceļos uz pagastiem, un katra pagasta sociālais darbinieks, izvērtējot situāciju, piešķirs dāvanas to ģimeņu bērniem, kuriem šis atbalsts ir visvairāk nepieciešams.